Es esmu dzimtais rīdzinieks, dzimis Rīgas dzemdību namā. Mana bērnība, pirmie 4 dzīves gadi ir pagājuši Bolderājā, netais pašos labākajos dzīves apstākļos. Varbūt pēc mana vārda var just, ka esmu krievtautības cilvēks, bet pēc mana runas veida nevar saprast to, ka esmu krievulodīgais, jo mana ģimene, tēvs ir krievs, mamma ir latvietis, esmu uzaudzis divvalodīgā ģimenē, līdz ar to при возможности могу перейти на русский язык, bet sakarā ar to, ka mēs šodien šeit runājam latviski, es atļaušos runāt valsts valodā. 2004. gadā kopā ar ģimeni mēs pārvācāmies uz dzīvi Iecavā, Bauskas novadā. Pagāja arī mana 20 gadu dzīves gaita, bērnu dārzs, skola, sabiedriski aktīvās dzīves gaitas, arī 2 gadi jauniešu saimā pārstāvot Iecavas novadu tajā laikā. Grāmata par atmodas gadiem Iecavā, 2 topošās grāmatas, kuras ir procesā, bet šodien es varu teikt, ka es esmu atgriezies. Es esmu atgriezies dzimtajā pilsētā, man ikdiena faktiski paiet Rīgā, darba gaitas, studiju gaitas, un faktiski ikdiena man paiet kopā ar Rīgu.